Iela kultūra ir viss tas, kas ir radies ielas apstākļos. Ielas apstākļos, kas nav radījies telpās, bet kas ir radies ielas apstākļos, un arī iela apstākļos arī ir attīstījies. Mēs iznākot ārā no ēkas, no mājas, mēs jau piedalāmies ielu kultūrā. Mēs ejam pa ielu, redzam grafiti. Ja mēs pat izvēlamies paskriet ārā, tad tāpat ir iela kultūra. Mēs ejam ielās, mēs sportojam. Mēs esam daļa no tās ielas, daļa no tās kustības, kas tur notiek. Es domāju, ka salīdzinot ar atsevišķām citām valstīm, pie mums tā nav pat tāda īsta varbūt kultūra. Mums ir tādas vienkārši atsevišķas organizācijas, kas to tā noņemās, bet tāda īsta, varbūt pacelta tāda augstā līmenī, tas īsti nav. Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrība ir, būs un paliks vienmēr sociāla organizācija. Radījām mēs viņu ar mērķi, lai plašākam cilvēku lokam būtu iespēja saprast un iepazīt to, kad var būt spēcīgam, var būt stilīgam, veselam, vienkārši neko netērēt nekādu naudu. Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrība, tas ir 40% sports, 60% tas ir tas, ko mēs darām, tas sociālais darbs un tā mūsu ideja, ko varētu izdarīt. Parasti urbanisti jau ļoti bieži aizraujās ar dažādām militārajām lietām, ar militāro vēsturi, bet lielākā daļa tādu izteikti militārā pielietojuma būvis, viņas, pa lielai daļai viņas tomēr diezgan vienādas. Man, kurš vairāk interesējās nevis par militāro vēsturi, bet tīri par, piemēram, fotogrāfiju un vispār tādu zināmu, ja šādā vietā var runāt par estētisko baudījumu, tad praktiski man šāds objekts noteikti daudz tuvāks tam, ko es daru. Nav grūti taisīt, veidot kaut kādas mākslas lietas vidē, kas jau pati pa sevi ir sakopta, skaista, simetriska. Tajā brīdī, kur fons vairs nav skaists un uzreiz vizuāli pieņemams pie tam vairākumam cilvēku, tas jau kļūst krietni grūtāk un, manuprāt, daudz interesantāk kā izaicinājums priekš mākslinieka. Un praktiski tā kā mums arī organizācijas spicē daži galvenie cilvēki ir tādi ļoti nopietni jau, teiksim, fotomākslinieki, tad es domāju, ka tas mums ir tikai dabiski, ka mēs izvēlamies vissarežģītāko vidi mākslē. Pirmais, kas sāka nodarboties ar ielu vingrošanu, vismaz man draugu un mūsu dombiedru apkaimē bija Kaspars Zlīdnis. Viņš sāka vingrot ārā. Vienu dienu, viņi jau bija 3 mani draugi salasījušies kopā, vienu dienu es aizgāju pie viņiem pavingrot. Mums nebija neviena trenera, neviena, kas parāda kā un ko. Mēs skatījāmies amerikāņu video, ka tur tāds melnādainais varonis Hanibals tur uz līdztekām pilkšanās stieņu taisīja kaut ko vispār, kaut ko tādu, kas ir fizikas likumiem, vienkārši neiet kopā. Mums likās, ka tas nav iespējams, bet sākot trenēties, sākot saviem kaut kādiem soļiem un savā izpratnē mēģinot atkārtot to, ko viņš dara, mēs esam nonākuši līdz viņa līmenim un arī pat vēl tālāk. Pirms apmēram 6,5 gadiem mēs tāds neliels bariņš ar cilvēkiem, pilnīgi praktiski nejauši, tādas nejaušas idejas varā, aizbraucām uz kaut kādiem būvobjektiem, uz tādu teritoriju, kur ir dažādas, teiksim, tur pamestās rūpnīcas daļas. Un praktiski mēs tur vienkārši pastaigājāmies, kā tādu pat nevarētu pat apgalvot, ka bija kaut kāda sevišķa interese, vienkārši bija, gribējām kaut kādu pastaigu svaigā gaisā, bet ne tādā varbūt tradicionālā veidā. Un tīri nejauši 2 cilvēkiem bija līdz fotoaparāti, un kamēr citi tur bija uzrāpušies kaut kādā tornī un jūsmoja par apkārtni, tikmēr mēs
ar šo cilvēku kopā sākām staigāt apkārt pa teritoriju un fotografēt, un pēc tam mājās jau šīs te bildes salīdzinot un skatoties, ko mēs tur īsti esam sabildējuši, pēkšņi sāka likties, ka varbūt no tā var attīstīt kaut ko vairāk un ka mēs varētu varbūt šādas aktivitātes mēģināt atkārtot, bet tikai jau ar tādu mērķi. Mēs atradām vēl dažus cilvēkus, par to interesējās, un tad notika, varbūt tā varētu teikt, pirmais urbatrips arī apmēram tur Bolderājas un ostas teritorijā ap to vietu. Un tad mēs to, kā jau parasti, visus savus veikums izlikām internetā, kas ir diezgan, protams, loģiski. Un mums sāka pievienoties jauni interesanti, un mēs no tā uztaisījām tādu, pat varētu teikt, organizētu kustību, kas, teiksim, meklē interesantus, kas var piedāvāt savus, varbūt, objektus, kuru viņi grib pabūt un kopā iet uz tiem un pārsvarā ar mērķi tieši fotografēt, bet arī vispār iepazīt, varbūt, Rīgu no tādas citas puses. Uz doto mirkli mēs esam vairāki tūkstoši domu biedru, kas visā Latvijā vingro, sporto. Es vienmēr atsakos no tiem iedalījumiem, ko man piedāvā, varbūt uztaisam tur čalis, kurš var 30 reizes pielikties, ka viņš ir superbiedrs. Vai kaut kāds, diezgan daudz ir, teiksim, tādu piedāvājumu bijuši, izveidot kaut kādu, varbūt, hierarhiju, kas varbūt veicinātu kaut kādu motivāciju vairāk sportot. Bet es no tā atsakos, jo man personīgi, kā šīs biedrības vadītājiem, stipri svarīgāk ir, lai mūsu organizācija turpinātu būt sociāla organizācija, kas nevis kaut kādā ziņā atraida ar kaut kādām prasībām vai kaut ko tam līdzīgu, bet tieši otrādāk dod iespēju noticēt vēl tiem jauniešiem, kas nav noticējuši mūsu ilvingrošanas biedrībai, mūsu darbībai, noticēt un nākt pie mums un turpināt un sākt strādāt, un tie, kas ir noticējuši, jau turpināt strādāt. Jo, manuprāt, superbiedrs mūsu biedrībā ir tas, kas nevis var pievilkties 30 vai 40 reizes, bet tas, kas piedalās visos mūsu pasākumos un atbalsta un palīdz. Darbojās visdažādākie cilvēki, sākot ar pilnīgi tādiem trakiem cilvēkiem, alternatīviem un beidzot pat ar nopietnu ministriju darboņiem, kas varbūt ikdienā tu uz viņu paskaties un nekad neiedomātos, ka viņam varētu interesēt ar fotoaparātu vazāties pa kaut kādiem graustiem. Tas ir tāds, nezinu, tas ir tāds vienkārši savdabīgs kaut kāds alternatīvs, es pat nevarētu teikt, ka izklaides, bet varbūt tādu alternatīvu izjūtu meklējums. Amerikāņi, viņi nodarbojas ar to, ka viņi taisa mācību video, viņi taisa triku video, kurus iecer DVD un tirgo viņus. No tā viņi dzīvo. Mēs mūsu logotipā esam izmantojuši Calisthenics Kings vadītāja vizuālo tēlu. Un viņš ļoti bieži man raksta. Viņš līdz galam nevar saprast, viņš man prasa, Klau, tu man izmanto logotipos vēl kaut ko, tad varbūt davai tur kaut kāds manu DVD pie tevīm, tur uz turienu, tur ieliec mani intervijās, TV šovos, Es gribu, lai es izskanu un iespējams es jūsu valstī kaut ko var izdarīt. Kad es viņam saku, ka manā valstī neviens tavu DVD nenopirks, un tu te vispār nevienam neesi vajadzīgs ar to, ko tu dari. Jo mūs aicina uz šiem šoviem un uz šiem TV raidījumiem un uz pasākumiem tikai tādēļ, ka mēs darām to, ko mēs darām. Tu to nedari. Tu vienīgais, ko tu vari, tas ir skaistu triku uztaisīt un pārdot savu DVD. Un te mēs nonākām tādā neizpratnē. Viņš nesaprot mūs, mēs nesaprotam viņu. Līdz ar to arī tā draudzība varbūt ar tām starptautiskām ir tāda tīra cieņas līmenī aiz tā, ko viens fiziski var izdarīt vai otrs fiziski var izdarīt, bet nevienas tādas organizācijas, kāda ir mums, īsti nepastāv. Mēs sadarbojamies ar zaļajām organizācijām, jo mūsu tematikā ir arī vienmēr iekšā zaļais aspekts par to, kā pilsēta sadzīvo ar dabu, kā cilvēks ir ietekmējis dabu, kā varbūt, piemēram, sākot, kā šis objekts ietekmē apkārtējo vidi. Mēs cenšamies vairs plaši nerunāt par tām vietām, kur mēs esam bijuši, vairs plaši nerakstīt par to internetā, nenorādīt visas koordinātas, jo vairāk cilvēku uzzina par šādiem objektiem un viņu precīzi atrašanās vietu, jo ātrāk šie objekti iet bojā vizuāli un dažādos citos veidos. Krievijā
Amerikā un vēl šur tur šādas kustības eksistē pat kā vairs ne tādi interešu klubiņi, bet jau pat kā nopietnas organizācijas, kas iesaistās pat sociālajā politikā. Krievijā organizācija, kurā viņi ir tik tālu izpētījuši, piemēram, to pašu Maskavas kanalizācijas sistēmu un visu ko tādu, ka pie viņiem vēršas pašvaldības kā konsultantiem par to, vai tajā un tajā vietā var veikt būvdarbus, vai tur ir droši cilvēkiem, kas tur ir apakšā pa apstākļiem un visādi tādas lietas. Un tik nopietnā līmenī šeit, es nezinu, vai kāds pie mums ir spējīgs darboties tādā izteikti eksperta līmenī. Bet mēs to savu veidolu esam uztaisījuši tādu stilīgi, interesanti. Mēs aizbraucam parasti uz tādu skolu, tagad jau, protams, mēs esam kļuvuši atpazīstami, bet līdz tam mēs braucam, un tad bija tā skepse. Mēs atbraucam pie jauniešiem, viņiem tā aizsarga reakcija. Kas tad jūs tādi? Ja? Ko jūs te atbraucāt mums rādīt? Kas tad tas tagad būs? Baigie te džeki atbraukuši kaut ko te skrūvēt, mums baigi rādīt. Un tad, kad mēs viņiem parādām un pastāstam, ka lūk, šitas puika ir tieši tāds pats kā jūs, viņš arī nāk no sliktas ģimenes, ja? Bet pasties, viņš labi izskatās, ja? Viņam ir daudz jaunu draugu, viņš ir spēcīgs, atlētisks un paskat, kādas tur lietas viņš dara. Viņam tur meitenes pakaļ skrien, viskar grib būt tāds. Un viņam uzreiz vot, un kas un ko, un kā jātrenējas, kas jādara. Lūk, te ir tas kaut kāds tas mirklis, kad mēs tādā vienā braucienā iespējams saslindinam ar to kaut kādu vēlmi sportot 50 cilvēks. Ok, no tiem 50 cilvēkiem sāk sportot 5 un turpinās to, ko mēs esam iesākuši. Ja? Bet tiem pārējiem tāpat paliks tā kaut kāda tā dzirksts, ka tas ir stilīgi, bet tas ir krūti. Mēs esam sākuši tāpat kā jebkura cita līdzīga apvienība. Mēs esam sākuši ar to, ka mēs esam, līduši pa vājo dēli sētā un tam līdzīgi, bet kļūstot tādai nopietnākai apvienībai, kur jau darbojas ar Eiropas naudu un tam līdzīgi, tad mēs esam savā veidā pieauguši un mēs esam nolēmuši, ka varbūt mēs uz to, protams, brīžiem kaut kādu tādu, indiāņu spēlēšanas romantismu zaudējam, bet no otras puses mums pašiem ir daudz patīkamāk, ja mēs visos objektos iekļūstam legāli. Mēs esam, uz šī jumta arī bijuši ar cilvēkiem, kas ar velotrikiem nodarbojās, tad viņi tieši pa šeit braukājuši ar riteni, lēkājuši, piemēram, pāri Dagaņa videokamerai, kamēr Dagans stāv blakus un grauž nagus, lai tikai neuzlēc virsū. Attīstīsies tas viss, viennozīmīgi attīstīsies, un ne tikai sporta, bet arī vispār ielu kultūra. Viņai ir lēmts dzīvot. Jautājums, cik viņi būs populāri pēc gadiem vairākiem. Šobrīd vislielāko pienesumu mūsu idejām mēs gaidām no 2014. gada projekta, kur būs daudz jauno mākslinieku, kas veidos interesantas iniciatīvas. Skatīsimies, kas tur notiks.